Izglītība gan minēta pie prioritārām nozarēm, kuru konsolidācija nākamgad nedraud, taču skolotāji vēl aizvien nezina, kas notiks ar viņu algām. Pedagogu atalgojuma jaunais modelis māja pēdējā nedēļā beidzot varētu nonākt izvērtēšanai ministru kabinetā. Pēc pedagogu arotbiedrības un daļas skolu direktoru domām šis variants vēl nav pilnīgs. Viedokļi par to, vai ieceres īstenošana tādēļ būtu jāatliek uz vēlāku laiku, atšķiras. Tematam sako Līva Rauhvargere. Jaunais pedagogu atalgojuma modelis celtu algas 70% skolotāju, uzskata izglītības ministre. Tā mērķi ir arī samazināt skolotāju pārslodzi, apmaksāt vairāk darba ārpus mācību stundām un sakārtot skolu tīklu. Modeļa pilnīgai izstrādāšanai pietrūka aptuveni 2 mēnešu, taču stiept procesu ilgāk arī nav iespējams. Tā jaunās algu sistēmas izstrādi vērtē pedagogu arotbiedrībā. Protams, modelis pilnībā tāds, kā viņš pašlaik situācija ir izcinātu pozitīvi, jo ļautu sakārtot gan skolu tīklu, gan arī ieviest kaut kādu kārtību tajā sistēmā, kurā mēs pašlaik esam, bet viņš nav tā, ka šajā brīdī mēs varētu teikt, jā, modelis mūs apmierina, modelis ir gatavs un mēs zem viņu liekam savus parakstus. Daļa valsts ģimnāziju direktoru šodien tiekoties ar ministri vēlējās modeļa ieviešanu atlikt uz gadu, jo skolas nepaspētu izmaiņām sagatavoties. Tikmēr Dobeles valsts ģimnāzijas direktori ir to vidū, kas iestājas par vismaz daļēju modeļa ieviešanu jau šogad. Visnotaļ modelis ir labs, kas ir domāts. To, ka ir daudz neskaidru lietu, taisnība, bet jebkuras pārmaiņas cilvēku uztver ļoti piesardzīgi, un par to būtu arī jāsaprot, ka uzreiz mēs daudz nevaram izdarīt, lai visi tam piekristu. Ar visām labajām un vēl diskutējamajām lietām modelis jau ir iestrādāts ministru kabineta noteikumu projektā. Šobrīd dokuments nosūtīts izskatīšanai ministrijām un sadarbības partneriem. Mūsu mērķis ir šos kabineta noteikumus valdībā iesniegt jau māja pēdējā nedēļā. Un par šādu grafiku mēs esam vienojušies arī ar ministru prezidentu kundzi. Valdības vērtējums būs arī patiesības stunda jautājumam, cik daudz naudas valsts gatava piešķirt modeļa īstenošanai un algu celšanai. Skolotāji labi atceras premjeras uzstādījumu. Izstrādājiet modeli un tad valdība atradīs tai vajadzīgos līdzekļus, atgādina arotbiedrība. Pašlaik tātad modelis ir, varētu teikt, par 97% gatavs, un tad ir valdībā jāpild savus solījumus. Neskatoties uz vēl diskutējamajām detaļām, arotbiedrība cer uz modeļa ieviešanu jau rudenī. Viņu ieskatā katra atlikšana var nozīmēt, ka pa vidu mainās valdība, ekonomiskie vai citi apstākļi, un tas rada risku, ka modeli var nepieņemt vispār. Līva Rauhvargere, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.